ļoti bieži mēs noķeram stresu un pušojam sevi, un šķiet, ka mums ir jāķer un jāgrābj un jādara visādas lietas, un beigās no tā nav pilnīgi nekāda labuma. Viss, kas no tā ir tas, ka mēs jūtamies pārguruši, izbesījušies un vēl vairāk sastresojušies. Es iesaku darīt tā divas lietas. Pirmkārt, lai vai ko tu darītu, pajautā sev, kāpēc es to daru. Kā šis ierakstās manā lielākajā bildē, manā lielākajā mērķī, vai tas ir vienkārši, kā es to saucu, monkey job, es daru darīšanas pēc, jo man ir stress un man vienkārši ir kaut kas jāķer un jāgrābj, vai arī tas, ko es tagad daru, tiešām ir mazs zobratiņš un posmiņš, lai es pavirzītos uz priekšu, jo diena ir bijusi produktīva nevis tad, ja tu esi izdarījis miljonas lietas, bet tad, ja tu esi izdarījis kaut vai vienu lietu, kas tev patiešām pavirzīja tuvāk tam, kur tu vēlies nonākt, kur tev ir svarīgi nonākt. Un otrs, ieklausīties savā sirdī. Man ir liela problēma, ka es ļoti daudz strādāju un gribu daudz ko sasniegt un neslinkoju, bet bieži vien es jūtos vainīga tad, kad man ir nepieciešama atpūta. Un man ir grūtības ieklausīties savā ķermenī, kurš saka, hei, es šodien nejūtos tā, ka es varu tagad baigi intensīvi kaut ko radīt. Un atslēga ir tajā, es esmu jūtus, kad es atmetu šo vainas apziņu un pasaku, šī ir investīcija man sevī. Jā, es šodien esmu pie baseina ar mango smūtiju. Tā ir investīcija tajā, lai pēc tam man būtu idejas. Kā rezultātā, beigās es atnācu šeit kopā ar savu itāliešu kursu biedreni, un mums jau ir vairākas idejas, kā mēs varam attīstīt nākotnē projektus, kas arī palīdzētu attīstīt manu biznesu. Līdz ar to, enjoy and work.